Sestdien, 26. augustā notika Liepājas jauniešu mājas 10 gadu jubilejai veltīts Liepājas jauniešu festivāls, kurā piedalījās arī atkrituma pārstrādes uzņēmums Liepājas RAS. Šis festivāls jauniešu māja, ko rīko, ir orientēts uz pareizu dzīvesveidu, uz zaļu domāšanu. Un Liepājas RAS ir tā vieta, kur, es gribu teikt, Liepājas reģionā mēs arī koncentrējam visu šīs idejas, mācam, stāstam, vidas izglītību, pareizi šķirot, diskutēt, un tāpēc arī mēs esam šeit. Es domāju, ka mēs šeit iedaramies. Jaunieši ir tieši tā sabiedrības daļa, kuriem vēl ir priekšā iespēja daudz ko izmainīt, tā kā visas savas dzīves garumā, un šī ir iespēja viņus izglītot par vidas jautājumiem, parādot to, kā lietas var darīt labāk. Jaunieši ir ļoti atsaucīga auditorija, kur ir diezgan spēcīgi interesēti tajā, kādā vidē mēs dzīvojam, kāda nākotne būs mums visiem. Mēs esam atbraukuši no krāma Kambara, lai popularizētu, lai cilvēki zinātu, kur tas atrodas, ko Kambarī var atvest un ko no Kambara var paņemt. Atsaucība ļoti liela. Ir cilvēki arī, kas atbrauc un zina jau, kad ir bijuši pie mums un pat zina to Kambaru, ka tāds ir. Liepājas RAS teltī notika arī diskusija par videi draudzīgu dzīvesveidu, kurā bez uzņēmuma vadītāja piedalījās arī 3 zaļā dzīves stila piekritējas. Ir noteikti arī iekšējais dzīvesveids, arī mans sportiskais dzīvesveids, jo man patīk sportot. Un man patīk domāt arī globāli apkārt, kas man notiek un kas man ir, kāda man ikdiena, gan dzīves stils un viss pārējais. Kādā brīdī vienkārši paliek žēl, ka tu jūti to, ka ar tevi viss ir kārtībā, tu vari dzīvot veselīgi, tev ir labi apstākļi, bet tad tu paskaties uz to dzīvo dabu, kurai varbūt ir jācieš no tās cilvēku ietekmes, vai arī tu redzi to, ka tikai tāpēc, ka tu vēlies ēst šokolādu, otru pusi pasaulē nocērt mūža mežus, lai stādītu palmu eļus kokus, un tad vienā brīdī tu saproti, ka tas neiet balansā ar tavām vērtībām, un tu sāc domāt par to, kā tad tu šeit dzīvojot var ietekmēt to, kas notiek tur. Savā ziņā tu palīdzi dabai tādā veidā, jo ņemot vērā, cik lieli un pilni ir tie atkrituma poligoni, tomēr tā ārtava, ko tu iedod ar savu šķirošanu vai mazāku atkritumu ražošanu, tas tomēr dabai dod kādu labumu.